Jā, jaunie spēlētāji nāk iekšā, jā, līdz to noteikti prasīs laika arī, lai pielāgotos šim te līmenim. Un šeit tikmēr Broka izgājiens, jā, redzam šajā top 8 un iekļūt šajos playoffos. Šeit Matīs Dulba labi izspēlē uz Pēteru Zeltiņu. Zinām, Bauskai ir tikai 116. Šeit noraidīja minūtes. Tas ir diezgan liels. Un šeit atceramies oktobra beigās. 9-6, arī šīs dienas viesi toreiz tajā spēlē. Un šeit vēl Barkovskis tajā spēlē bija rezultīvākais, arī rezultīvā piespēlē. Un šeit metiens vārti. Nāk virsū, presings. Un šeit 3-1 un nesnāk. Tomēr nesnāk pēdējā piespēle no Katkovska. Un šeit tāds labs metiens. Mans informācijas ir ārpus Latvijas. Iespējams ceļo. Un šeit vēl viens bīstams moments. Lauga. Ārts Kārkoņš. Redzam, pagaidām šajā vairākuma virknē un nav neviens. Līdz to tāda pēdējā izdevība. Varbūt Valmieniekam kaut ko panāk šajā vairākumā. Gvido Lauga metiens un vārti. Tur Bumbiņa paliek pie Baušniekiem. Nē, šeit tāds kļūda un Pazāns metiens un vārti. Nezinās, bet viņi tur spēlē stūrī, bet Matīs Dulba saglabā Bumbiņu labi šeit metienu. Viss tam tiek abraņots. Šeit Baušnieka atbilde. Vai sanāks Janušausks? Labs tāds mērķis karojas sev. Šo, teiksim, pirmā vācerga statusu. Kļūda no Valmierniekiem. Nāsnājums pie Bauskas vienības vārtiem. Ir kāds metiens? Nē, tur labi aizsargājis Baušnieku. Un šeit Matīs Dulba. Vai sanāks izskriet? Matīs Dulba. Jā! No Viļuma. Viļums arī jau izcēlēs ar vieniem vārdu gumuši. Šodien tikmēr šeit Jānis Akmaniņš pārtver. Vai būs metiens? Labs metiens no Matīs Dulba aktīvās laukumā. Redzam, ka Baušnieki pārgājuši jau spēli divos virknējumos. Šeit labi izspēle starp komandas rezultīvākais spēlētājs Pēters Zeltiņš. Tomēr izpaliek moments. Šeit tikmēr Viļums. Tev metiens Secen. Labi izspēle uz Ralfu Akmetiņu. Vai sanāks metiens? Ralfu Akmetiņš soģiem. Rādīja, ka Baušniekiem paliek bumba, bet otras tiesas rādīja, ka paliek bumbiņu Valmierai, līdz to bumbiņu Valmierai. Un šeit praktiski 4 spēlēs tikai uzvarēt 3. periodu. Un šeit labi pārtvērt bumbiņu. Vai sanāks Mārtiņš Kaņeps? Tomēr sākumā labs metiens no Mārtiņa Kaņepa. Bumbiņu atrast tieši pa nojai vārti. Redzēsim, vai turpinājumā Bauskas vienībai sanāks realizēt kādu no šiem momentiem, ko iespējams atbalstīt viesus šīs dienas viesus. Un šeit labs mēle no Bausnieka un vēl viens sanāks vai izspēlē panāks. Jau tur jau viens pats un šeit Katkovskis labi atrod Janušauska metiens un vēl viens bīstams. Viļums, jā, šodien 2 vārtu autors. Gvido Lauga. Šeit Viļums. Labi, šeit apvalda 2 spēlētājs. Pats dosies un tomēr pazaudē bumbiņu. Matīs Broks šeit uz Eigulīti. Eigulītam nesnāk metiens, tomēr sanāks. Vārtu priekšu. Kur vairāk ļauj Baušniekam spēlēt gan malām. Un šeit labi izspēle uz vārtu priekšnieki. Šī spēles vērtība. Un tā svarīgi punkti vai pacīnīties, kur turnīra tabulā. Jo pa šo 4. vietu. Un šeit Kreitsbergam labi. Tikmēr šeit turpinās Baušnieka izspēle 6-5. Pagaidām tā būs tādiem šiem pistēm. Un šeit vārtu arī bumbiņai. Bumbiņu saglabā. Baušnieks pagaidām nē. Un Matīs Broks labi apspēlē 1-2 pretinieks. Un šundēļ vēl ir spēles. Un arī šodien, kur 4 tieši spēlēs par to Lielvārdi, lai viņi savās mājās cēsīs, uzņems Lielvārdniekus un arī tur diezgan liela iespēja. Līdz to noteikti ļoti karsts dueli šodien 17:00 gaida mūsu Ulbraka sporta komplekss.